Aizgājušajā nedēļas nogalē Aizkrauklē notika Latvijas sporta veterānu senioru savienības organizētās Latvijas pašvaldību veterānu senioru 53. sporta spēles. Tajās piedalījās arī delegācija no Talsu novada. Par to, kādos sporta veidos un disciplīnās piedalījās novada sportisti un kādi ir viņu rezultāti, šajā sižetā izstāstīs Talsu novada kultūras, sporta un turisma centra sporta speciālists Ivo Irbe. Šogad šo pasākumu arī pārstāvēja Talsu novada komanda ar saviem veterāniem, senioriem un vieglatlētikā, volejbolā, basketbolā. Gan vīru konkurencē, gan dāmu konkurencē. Pa lielam delegācija devās uz Aizkraukli piekdien, jo 9 no rīta jau bija pirmie starti vieglatlētiem stadionā Aizkrauklis un arī pirmās spēles volejbolam un basketbolam. Var atzīmēt to, ka basketbolisti izcīnīja mums sudraba medaļu un volejbolisti vīri 5. vietu 7 komandu konkurencē. Un tad atsevišķi var uzteikt vieglatlētas sniegumu, jo dāmām ļoti labi startēja Brigita Foršū, Guntra Stocka un Laura Karsionova. Šķēpmešanā zelta medaļa un meitenei arī izrādās beigās bija trauma. Krustiniskās saites sarāva, tas nozīmē to, ka gāja uz visu un sevi apliecināja ar maksimālā devu. Un vīriem atkal savukārt mums bija Almans Kalniņš, kas skriešanas disciplīnas labi nostartējis, un arī senioru grupā soļotāji, gan 5, gan 10 km, un arī lodi. Šis pasākums notiek katru gadu. Visu gadu garumā iet dažādas disciplīnas, snovs, šahs, un tās ir tāds vairāk viendienas. Bet šeit ir uz 2 dienām ar atklāšanas parādi. Šogad bija tā, kad man pašam tā bija pirmo reizi iepazīt mūsu veterānu seniors, kas ņem dalību un kas ir palikuši, jo katru gadu tas sastāvs nedaudz pamainās, nāk kāds klāt, jo sākot ar 30 plus grupu, sākās veterānu seniori. Un katru gadu kaut kādi vecāki gājumu grupas pamainās, jaunāki nāk klāt, atkal kāds iet prom un pa lielam tās delegācijas mainās. Šogad bija tā, kad galējais skaits mums delegācijai bija 30 cilvēki. Talsu novada pašvaldība nodrošināja ar gulēšanu, izmitināšanu un ar transportu. Un pārējās lietas, visas, kas attiecās par sportistu ēdināšanu, pašu dalībnieku uzņēmās paši. Es domāju, ka noteikti, kad nākošu gadu 54. sporta spēles mēs rīkosim daudz operatīvāk, jo šoreiz mums sanāca tā, ka pat cik arī šis sporta veids balstās uz entuziasmu un cilvēkiem, kas ikdienā strādā, tad laicīgi apziņosim jau kaut kādā decembrī, kad mums ir zināms jau nolikums. Tad sāksim orientējoši vākt cilvēkus, skatīties, kas mums varētu startēt, jo, zinot to resursu, kāds mums ir novada sporta spēlēs un novada čempionātos, es domāju, ka mēs varam noteikti atrast lielāku delegāciju un komandas sastāvu, kas mums varētu Talsu novadu pārstāvēt. Jo vērtēšanas kritērijs ir tāds, ir lielās pilsētas, tad ir novadi un mazās pilsētas. Tur kritērijos ietilpst arī apdzīvotība un tad vēl ir klubi. Un tas rangs ir diezgan liels, un mēs N1 grupā starp 6 novadiem, kur plus mīnus pa 3. 4. vietu cīnamies.